Mums ir jābūt pozitīviem. Šodien mums ir jāpiepilda savas sirdis ar pozitīviem centieniem, dievišķām jūtām un labām domām. Tikai tā mēs praksē iepazīsim Dievu, kurš ir pilnīgi pozitīvs. Atcerēsimies, ka Dievs nekad mūs negrib iedzīt stūrī. Viņš vienmēr mums palīdz, ja mēs paši esam gatavi pieņemt viņa palīdzību un paļauties uz viņu. Dievs ir pozitīvs un viņš nekad nav negatīvs. Ja kāds mācītājs sludina ko pretēji, tad es iesaku pameklēt citu draudzi, kamēr nav sagandēts mūsu prāts un nav apcietināta mūsu sirds. Var lasīt Bībeli un redzēt Dievu labu, pilnu ar žēlsirdību un mīlestību, bet tajā pašā laikā var lasīt Bībeli un redzēt asinis, dusmas, atriebību, piemērs ar Ananiju un Safīru, un ļaunumu, piemērs par Sodomu un Gomoru, par Latas sievu. Viens redz Dievu labu un cits tādu, kas soda. Mums vienmēr ir jāatceras, ka šodien mēs dzīvojam jaunās derības laikā, žēlastības laikā. Bībele šodien mums saka, jo tik ļoti Dievs pasauli ir mīlējis, ka viņš ir devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgu dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesētu, bet pasauli, lai caur viņu tiktu glābta. Jāņa evaņģēlijs 3. nodaļa, 16. 17. pāns. Mans Dievs ir labs, brīnišķīgs, uzticams, viņš ir žēlsirdīgs un mīlestības pilns Dievs. Viņš ir nemainīgs. Ja kāds mācītājs rada citu priekšstatu par Dievu, ja tev pēc dievkalpojuma ir vainas apziņa, vai neesi pārliecināts par savu glābšanu, esot šajā draudzē jau kādu laiku, tad es tev iesaku pameklēt citu draudzi. Jo tiem, kas ir atzimuši no Dieva gara, piedzimuši no augšienes, kas ir kļuvuši par Dieva bērniem, Jēzus saka, mana savas dzird manu balsi, un es tās pazīstu, un viņas man seko, un es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no tēva rokas. Mums jābūt pozitīviem un pārliecinātiem par savu glābšanu un par mūžīgo dzīvību. Par to, ka tiem, kas ir atzimuši no Dieva gara, piedzimuši no augšienes, kas ir kļuvuši par Dieva bērniem, ka tiem nav nekādas pazudināšanas un ka to cilvēku vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā uz mūžīgiem laikiem. Romiešiem vēstulē 8. nodaļā apustulis Pāvils mums saka, tad no tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī.